Vispirms dosimies uz Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikumu. Šeit 12. februārī norisinājās seminārs, kur ietveros tika spriest par būtiskākajiem ieguvumiem, īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projektu, kas sekmēja infrastruktūras un arī mācību aprīkojumu modernizāciju. Jāsaka paldies visiem atbalstītājiem šajā gadījumā, kas mūs atbalstīja, lai tas projekts mums pirmkārtām realizētos. Šī projekta darbības rezultātā mācību korpuss, tas ir pilnībā renovēts, aprīkots, visi kabineti, laboratorijas, palīga telpas un tā tālāk. Mēs esam renovējuši dienestu viesnīcu numuru 3, šajā gadījumā tur vairāk dzīvo meitenes. Jā, tad esam tikuši pie praktiski jaunas ēkas, praktiskās apmācības korpuss. Agrāk tur bija ēdnīca, tagad tā ir praktiskai apmācībai veltīta ēka, kurā ir 3 darbnīcas, 3 laboratorijas, kabineti, viss tas, kas ir vajadzīgs, lai sekmīgi realizētu praktisko apmācību. Viens no projekta tiem galvenajiem mērķiem uz materiālu tehnisko bāzi bija virzīts, lai sakārtotu izglītības programmu lauksaimniecības tehnika. Otrs virziens bija viesnīcu pakalpojumu specialitāte. Jā, arī tas ir sekmīgi realizējies kopā. Mūsu tehnikuma realizētās specialitātes ir 6 līdz 7, kā nu veicās ar uzņemšanu. Jā, un arī šīs gan laboratorijas, gan darbnīcas, gan kabinetus izmanto visas specialitātes. Šobrīd Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikums ir kļuvis par profesionālās izglītības kompetences centru, spējot īstenot 7 konkrētspējīgas profesionālās izglītības programmas un 4 apmācības gadu laikā ļaujot jauniešiem apgūt tādus arodus kā lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, automehāniķis, elektriķis, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu speciālists, lauku turisma vai arī maizes un miltu konditorijas izstrādājuma speciālists. Es šo skolu izvēlējos tāpēc, ka šeit ir senas saknes jau caur ģimeni, caur tēva pusi, un viņa brālis mācīja šeit. Ir ļoti labs skolotājs tieši automehāniķa jomā. Pie mums savā saimniecībā arī ir daudz kur tehnika, un tāpēc ir vēlme apgūt šīs zināšanas par automobīļiem un visādām tehnikām. Man patīk šīs jomas, negribēju iet tā sievišķīgajā. Man piesaista vairāk kaut kas tāds. Tehnika, jā. Es izvēlējos tehnikumu tādēļ, ka tas ir tuvu manām mājām. Es dzīvoju pat Tukumā. Un man māsa arī tagad jau tūlīt pabeigs, viņa ir 4. kursā. Skola ir iepirkusi daudz jaunas tehnoloģijas, tā skaitā arī visām šīm viesnīcas pakalpojumu ēdināšanas un turismu nozarēm. Ir jauni trauki, kas ir galda klāšanai, ir jaunas laboratorijas uztaisītas un ļoti liels nodrošinājums. Skola tiešām piedāvā daudz konkursu, un arī vienā es no tiem piedalījos, kas bija aršanas sacensības. Un es izcīnīju kopvērtējumā 2. vietu. Šeit ir tiešām arī labi pasniedzēji, kur ļoti daudz iemāca, un viena no labākajām tehnikām. Tieši elektriķis izvēlējos tāpēc, ka man saistīja elektrība. Man vairāk patikās gar vadiņiem ķimerēties. Pēdējais konkurss, ko mēs piedalījāmies, tas bija atklātais Kurzemes elektroinstalācija konkurss, kurā mēs ieguvām 1. vietu ar salvu kopumā. Izglītību šeit iegūst ļoti labu, pamats iegūst ļoti labus, un augstskolā nevajadzētu būt problēmai ar to. Līdztekus profesionālo prasmju apguvēji tehnikuma audzēkņi piedalās un gūst atzīstams panākums arī dažādu veidu profesionālās meistarības konkursos un sporta sacensībās. Treniņu process, tas ir ļoti smags un grūts darbs, un tikai ar tādiem priekšnosacījumiem, ja šī sporta bāze ir aprīkot ar visu nepieciešamais, šie rezultāti var būt sasniegt tik augstā līmenī. Savādāk, es domāju, tas ir ļoti grūti iespējams. Vīde šeit ir tik patīkama, teiksim, visas iespējas, un sporta bāze ir sapnis katram sporta skolotājiem strādāt tādā vietā. Šeit es redzēju lielāku iespēju attīstīt sev un gūt lielāku izturību, lai es varētu skriet un piedalīties Latvijas mačos, kur es guvu republikā 1. vietu. Tas man bija liels sasniegums. Jaunie sporta skolotāji ir izveidojuši tādu lietu kā gada sportiste un gada sportists. Un tad, lūk, no pagājušajiem gadiem tiek apkopoti rezultāti, un tie bērni, kas ir ieguvuši visaugstākos rezultātus, arī tiek nominēti. Un par pagājušo gadu tā bija es un Matīs. Mums ir tas gods sarunāties ar Eiropas čempionu Novusavu. Kā izdevās šādu vērienīgu panākumu sasniegt? Tas ir ilgs, smags darbs, 14 gadu pieredze. Smagi, grūti gāja, nebija viegli.
Man vecais tēvs spēlēja nolis, un tas man arī piesaistīja. Tas man ievilka visā, un tagad jau pašam prieks. Pamat visas mūsu izglītības programmas ir ar vidējo profesionālo izglītību. Mācāmies 4 gadus, mēs esam atvērti jebkuru darbu dienu, aicinam.